Es satiku šeit Lūsi, burtiski tur uz priekšu mazliet. Jā, tas bija vasarā, kaut kad vienkārši eju pa ceļu un pēkšņi man pretī stāv kaķis suņa lielumā un no zvēriem nav jābaidās no cilvēkiem. Saki, vai tu miegā arī vingrini pirkstus? Tā saka, ka es to daru, ja? Tie daži nelaimīgie, kuriem ir laimējies ar man gulēt vienā gultā. Man šausmīgi patīk visa mūzika. Es esmu tāds tiešām, kas spēlē jebkuru skaņdarbu, un tādā brīdī tas skaņdarbs būs mans mīļākais skaņdarbs, un man mīļākā komponista mīļākais skaņdarbs. Cita lieta, ka, manuprāt, visu laiku visizcilākais komponists, man personīgi šķiet, ka tas ir Beethovens bijis. Jo viņš savos vēlīnajos darbos, būdams pilnīgi kurls, radīja tādu skaņu pasauli, pilnīgi bezgalīgi pārlaicīgu paradīzes skaņu pasauli, kas šovakar man būs tas gods atskaņot viņa pirmsnāves skaņdarbu 29. klaviešu sonātu, kas iet gandrīz stundu, kas ir tiešām mūzika virs zemes, ka vienmēr ir tāds baisa sajūta, kā tas beigsies. Ka šķiet, kā es viens cilvēks ar 10 pirkstiem to vispār novedīšu līdz galam. Māsa ir ļoti talantīga man. Un talants ir tāda lieta, ko es atpazīstu citos, ko es ļoti novērtēju un kas ir īstenībā reta parādība tomēr ikdienā. Šis talants ir elpu aizraujoši. Nu pat kā vēl burtiski pusstundu atpakaļ viņi šeit vingrinājās un es aiz sienas savā istabā kaut ko tur pārģerbos un vienā brīdī es ar drēbēm rokā vienkārši sastingu un klausījos, kā viņi spēlē. Šeit šovakar tā publika bija sevišķi ieinteresēta, atsaucīga, un arī pats fakts, ka šeit Barcelonā šī lielā mūzikas pils izpārdota, jā, uz visu to. Nu, tas, protams, tas viss piedod tādu tiešām nervu tam koncertam tādu, ka ir baigies prieks spēlēt.